Raidījuma Trapinas pielikums. Man saruna ar Saeimas sociālo darblietu komisijas priekšsēdētāju Andru Bērziņu. Mums abas vieno tas, ka esam pensionāri pēc vecuma, bet joprojām turpinām strādāt, joprojām turpinām domāt, un mūsu interešu lokā ir mūsu līdzcilvēki mūsu pašu vecumā. Tad saruna par sudraba ekonomiku, bet sāksim gan ar sarunu par pensijām. Andri, izstāst, tu kā ilgadējs sociālo darblietu komisijas priekšsēdētājs visu laiku es turējis rūp par pensijām, un arī tagad tev ir ļoti precīzi tālākais virzības raksturojums. Jā, un šo raksturojumu man piepalīdz darīt arī paši seniori. Un pensionāru federācija, ar kur mums ir ļoti laba sadarbība kopā, ir nevis mēs esam karojošie, kas cīnās, bet viens otru uzklausam un meklējam risinājumus. Un viens no tiem risinājumiem ir kopā arī Labklājības ministrija. Tam ir viens no tagad jau sagatavojiem priekšlikumiem ir bāzes pensijas palielināšana, un tas būtu tiem, mēs visi saprotam, ka mēs uz zemes neesam mūžīgi. Un esam runājuši arī par medicīnu, mums palielinās tomēr tas ilgums. Mūža ilgums, arī veselīgi nodzīvot mūžu gadu. Tieši tāpēc, ja būtu labāka vēl veselības aprūpe, jo ilgāk, varētu cilvēks normāli dzīvot un nest arī labumu kopumā sabiedrībā. Un es domāju, tāds liels parāds paliek ir tiem, kas ir jau pārsnieguši 80 gadus ir, un tāpēc pašlaik ir tā doma bāzes pensijas palielināt 80+, kopumā tā summa apmēram varētu būt pie 13 miljoniem. Un nākamībā mēs iet jau uz 80. Es domāju, ka varētu arī mēs runāt par tādām lietām kā indeksācija. Viena saka jā, otra saka nē. Indeksācija pats par sevi tā, kas rudenī notiekās, tā ir uz inflācijas bāzes. Bet varētu būt, es domāju, ka skatīties ir otra indeksācija. It sevišķi varbūt ne visām pensijām, bet skatīties šo indeksāciju uz pavasara pusi tām, kam ir tās mazās pensijas. Un mums nāks tūlītās sezona virsū. Mums nāks, ir skaidri jau tagad tās prognozes rāda, ka varētu būt barga ziema, bargi sali, daudz sniega, un vēl skaidrs būs to, ka mums būs jāpalīdz šiem cilvēkiem, senioriem. Tā kā tā arī nebūtu peļama lieta. Pēc tam ņemsim vērā to, ka tie seniori jau visi nomaksājuši sociālo nodokli, ir samaksājuši un iestrādes ir iekšā. Tā kā tas būtu numur 2. Numur 3. Mūsu senioru dienas ir notikušas Saeimā. Tās ir 3 reizes mums ir bijuši. Es tiešām gribu pateikties visiem senioriem, es gribu pateikt lielu paldies pensionāru federācijai, jo kopīgā veidā, diezgan grūti tas pirmā moments bija, bet šeit satiekās visi pārstāvi no Latvijas senioru, šeit klāt ir ministri, kas konkrēti runā, uzdod viņiem jautājumus, pēc tam tiek pieņemts lēmums, un mēs komisijā sekojam līdzi, vai šie lēmumi būtu pieņemti. Ja mēs paskatāmies par 3 gadiem, tā apmēram tie pieņemtie lēmumi, kas ir bijuši, viņi ir kaut kur no 65 līdz 70% ir izpildīti un bijuši uzmanības lokā ministrijām, jo viņi sapratuši to, ka tā nav vienkārši senioru diena sanākšana, kā svinīga sanākšana, tāda ķeksīta, lai nomierinātu, ka mēs esam šeit bijuši. Viņa ir dialogs, kas notiek iekšpusē, kas notiekās ar valdību, kas notiek ar Saimu, lai varētu atrisināt kopīgas risinājumus. Un viens no jautājumiem, kas arī tur mums bija, tās ir sudraba ekonomika. Uz šodien strādājoši ir 75 līdz 80 tūkstošiem senioru. Viņi nes labumu kopumā ekonomikai. Viņi, principā, ārzemēs ir drusku apgriezts, ka cilvēks grib sabiedrībā būt un viņš strādā un arī saņem naudu. Pie mums viņš strādā tāpēc, ka viņam nav tās naudiņas un varbūt 1% ir tie, kas vienkārši grib šī sabiedrībā būt. Bet ir sarežģījumi nāk, kurus var ātri diezgan atrisināt jau uzreiz pēc vēlēšanām.
kad tas, kas jau ir izskanējis, kad uzņēmēji nav izdevīgi, piemēram, daudz seniori grib strādāt uz puslodzi. Un viņš ņemot uz puslodzi, viņam nodokļi jāsamaksā pa pilnu slodzi. Un tāpēc uzņēmējs, viņš var nodarboties arī ar labdarības, bet viņam ir zināms, teiksim, tās vienreiz var, bet tāda regularitāte nevar. Un šeit ir vienkārši uzskaits, sistēma jāizveido, ja viņam ir 50%, viņš strādā puslodzi, tad pa puslodzi viņš arī maksā uzņēmējas nodokli. Un viņš nesīs noteikti, teiksim, labumu kopumā ekonomikā. Pie tām, beidzot, divus rakstus jau es redzēju, kur ekonomists saka, ka ļoti liels procents balstīsies tieši uz senioriem, lai ekonomika galīgi neatzīstu, ja vismaz pasilta būtu. Klau, es tev novēlu, lai tev nebūtu jāstrādā uz puslodzi. Es tev novēlu, lai tev ievēl Saeimā no ZZS saraksta zemgalē, un tu dabūtu strādāt pilnu slodzi, kā līdz šim, no agri rīt līdz vēla vakaram, palīdzēt senioriem atrisināt viņu problēmas. Paldies!